Sveiki, Terēž, šajā zaļajā oāzē. Sveiki. Pirmo reizi? Jā. Hercogs Garden, jā? Jā. Jā. Kā tu sevi pieteiktu vispār? Es sev pieteiktu kā pirmā meitene, kur vinnēja Latvijas gada pavāra titulu. Jā, kurā gadā tas bija? 2009. gadā. Jā, vēl kādu. Tev taču vēl kādu sasniegumu noteikti dzīvē Jā, bez tur pavāra. gāja nedaudz ātri un rindas kārtībā, bet tas bija pirmais. Pēc tam otrais bija Open Cup, ja nemaldos. Tāds vismaz tad tāds bija. Viņš bija starptautisks starp 5 valstīm, ja nemaldos. Un tad es vēl biju tajā visā saistībā Sanktpēterburgā. Baltijas kulinārijas zvaigznes. Jā, Baltijas kulinārijas Tur man arī sanāca jaunībā 2. vietu dabūt kaut kad, jā. Tie ir tādi 3 lielākie konkursi, kuras esmu piedalījusies. Ko tev deva tieši konkurss Latvijas gada pavārs? Man pirmkārt bija šoks, ka es tur vinnēju. Tas ir viens starp tiem puišiem, teiksim tā, vai jaunajiem vīriešiem. Man likās, ka, meitenei tas ir nereāli. Nezinu, kāpēc man tādas asociācijas, ka, vīrietim pavāram būtu vieglāk varbūt. Es nezinu, varbūt tā sievišķā loģika ir tāda savādāka. Un tad sākās tāda popularitāte varbūt nedaudz. Visi tā kā gribēja, lai tu strādā vai nāc strādāt kaut kādus padomus, vēl kaut ko. Bet tur ar tiem konkursiem tā turpu šurpu viss tad īsti pat bija labi tajā vietā, kur es, jo tu uz tiem konkursiem gāji, nebija laika tur mētāties un gribēja piedalīties tais konkursos, un tad vairāk veltīja laiku tam. Un tā arī tas gāja 1 gads, 2 gads. Jā, jo tie 2 bija vienā gadā. Jā. Ko tev mainīja? Tas kā tev pavērās kāds jauns skatījums pēc uzvaras konkursā? Jauna darba piedāvājuma, algas pielikums, nezinu, tur novērtējums. No kur restorāna tu toreiz biji? Es biju no Jūrmals, no mammas restorāna. Jā, no turienes es biju visos tajos konkursos, es strādāju tad tur. Viņas bija ļoti lepnas, ka es esmu pie viņām. Tur 2 sievietes bija vadītājas un saimnieces. Jā, novērtēja, kā to bija lepnas, kad es tur strādāju. Jā, bet kaut kā tā dzīve sagriezās, kad pēc kaut kāda laika vajadzēja tomēr kaut ko pamainīt. Bet tas nebija pat nekas personisks, vienkārši tā tas sanāca. Jā, dzīve. Dzīve ir dzīve, jā, nekas tāds, bet jā, visi gribēja, bet es tā kā biju tur palikusi, jo man arī bija tuvāk un ērtāk, bet tā sanāca, kad bija jāiet prom. Bet viņas bija ļoti lepnas, jā, visi algas pielikumi un viss. Tad tomēr, jā, tie jaunieši, kas klausās, tomēr ir iespēja, būt novērtēt. Tas paver kaut ko plašāku, jo tā ir tāda popularitāte varbūt, ne tā, kā mēs iedomājamies filmas, bet tu esi populārs tajā saprindās, tu tajā mirklī esi populārs. Ja tu esi tajā konkursā parādījis kaut kādu foršu sasniegumu, kaut kādu foršu ideju, tad cilvēki grib ar tevi strādāt, lai tu varbūt vari radīt kaut kādas jaunas idejas tieši tam viņu uzņēmumam vai vienalga, ar ko tas saistās. Līdz ar to tad cilvēki tev izsaka visādus piedāvājumus, lai viņus tā kā tu nāktu strādāt. Tā tas ir. Jā, piedāvājumi ir. Tas ir gan plus, gan mīnus, darba devējam. Jā, bet ar to tad ir darba devējam, kurš ir tajā brīdī tev darba devējs, viņam ir par to jādomā, ja tu kaut kur tiec tālāk, kad ar to ir jārēķinās, ka var būt vilinoši piedāvājumi un kā to savu darbinieku noturēt. Voilà! Mēs esam Hercogs Garden Mārupe, improvizēta barolete. Sveicam Andrim Rezenbergam, Gemosam, sveicam arī visu Pavaru klubam un pie mums Tereze. Tereze, saksim ar to, ka es gribu piedāvāt tev paspēlēt vienu spēli. Amerikā, Anglijā vai Itālijā? Amerika. Tad mēs ar tevi taisim bezalkoholisku dzērienu Amerikā un tad mums bezalkoholisku šitais. Nosauciet tādu numuru, 2 numurus, no 1 līdz 11. 9 un 8. 9 un 8. Tad būs 9. mums būs šitais un 8. būs šitais. Un ko mēs tur izvēlējamies? Ķiršu un citronu. Ja? Rekur, mums jau ir ingredienti. Tomēr pirms gatavošanos
viens jautājums. Un tas būs nopietnīgs jautājums. Ko tu darīsi savādāk karjeras sākumā? Ko es darītu savādāk karjeras sākumā ar to pieredzi, kas man ir bijis? Jā. Ja godīgi, Piemēram, dzers māzekli, es nezinu. nē, es nedaru. Laikam es teikšu, ka neko. Neko? Nē, Vispār. nē. Viss Nebija bija- neviena kļūda. Kļūdas bija, bet ja nebūtu tās kļūdas, neizvērstos tā, kā tas izvērstos, jo no kļūdām mēs arī mācāmies. Un es domāju, ka vismaz manā personīgajā karjeras sākumā nevajadzēja neko, un labi, ka sanāca tā, kā sanāca. Es tā ātri izdomāju būt pavārs, un tas bija ļoti, ļoti labi. Un neko es nemainītu, jo, ja tagad mainītos, es varbūt nemaz nebūtu bijis pavārs. Bet ko tu 100% nedarīsi? Tā ir paša sākumā, piemēram. Ko es nedarītu? Jā. Varbūt. Nē, tas nebūtu nedarīt, tas būtu darīt. Varētu teikt, ka vairāk klausītos tajā, ko māca un stāsta, bet tas neatbilst jautājumam, ko es nedarītu. Es pat nezinu, ko es nedarītu. Es darītu visu un vēl vairāk. Tas jautājums vairāk tiem jauniešiem, varbūt viņi paskatās tagad uz mums un tā. Jā, viņa pateica patiešām pareizes vārdus. Man tieši tie vārdi bija vajadzīgi. Nevajag nobīties. Tas pat nebūtu, kas nedarīt. Nevajag nobīties, vajag darīt, vajag iet. Un ja kādam tam jaunajam pavāram, kurš grib iet mācīties vai mācās vai tikko beidz, galvenais nepazaudēt to deksmi. Un iet līdz galam, un ja liekas, kad ir lūzuma punkts, nepadoties. Jo tiekot tam pāri, atverās daudz lielāku un plašāku pasauli. Un vajag būt slinkiem. Es pateikšu, kāpēc. Lūdzu. Jo es savā dzīves pieredzē secinājusi, ka es esmu ļoti, ļoti slinka. Bet tas slēpjās zem tā, ka man drausmīgi gribas pārdarīt darbus. Un es daru ļoti, ļoti precīzi, pareizi, lai man pēc tam nav jāatgriežas un tas viss jālabo, jo es esmu pa slinku tam. Tas ir tavs moto. Tas ir mans moto, jā, un tas darbojas, ļoti darbojas. Vai tev viss konkursā sanāca kā plānots, un kas bija tavs mentors, un cik tu bieži gatavoji to ēdienu līdz konkursam reizi? Iet runa pa gada pavāru? Jā, mēs pa gada pavāru. Nē, labi, jā, nu tas vienkārši bija sen, bet reizes es gatavoju ļoti daudz. Septembrī bija konkurss, nepateikšu datumus, bet zinu, ka septembrī. Es tajā brīdī strādāju Jūrmalā. Bija jaunais vilnis, bija negulētas naktis, un tad vēl pa naktīm es trenējos. Kaut kādu pusotru mēnesi, ja negribu samelot, bet tā varētu būt. Ne jau varbūt dienā, bet tajos kaut kādos brīvākos. Tev bija kāds skolotājs arī? Jā, man bija skolotājs. bija mans skolotājs, kurš man to ideju mēs radījām kopā, un tad viņš man tur... Tas noslēpums ir? Vai... Nē, tas nav noslēpums. Skolotājs bija Aleksandrs Žiļuks. Žiļuks, jā, tā bija tāda nopietnas. Jā. Viņš man arī visiem konkursiem palīdzēja radīt to domu, un tad likām kopā, ko jā, nē, kas tā tur varētu sanākt. Un tad tiešām paldies viņam. Tur ir vēl kontakti ar Žiļuku, vai ne? Īstenībā ilgus gadus ne, jo viņš dzīvo Liepājā, bet man ir sanācis tā, ka man uz turieni ir jābrauc. Un pagājušajā gadā es biju pirmo reizi pati Liepājā, es nebiju nekad bijusi. Mēs sarunājām, satikties, un mēs satikāmies. Un es zinu, ka es braucu šogad, un mēs atkal satiksimies. Jā, viņš ir kā pavārs? Jā, viņš arī darbojas ēdināšanas jomā, bet tas laiks mums tā diezgan maz. Bet ar ēdināšanu viņš nodarbojās ļoti tāds. Kāds ir tavs, varbūt, tavu bērnības garš? Atceries, kas tev? Bērnības garš. Jā. Nezinu, ievārīju maizi ar pienu. Negribas izklausīties banāli, bet... Jā, mūsu laikā jau mēs plus mīnus esam viena vecuma. No aptuveni, jā. Tur bija limonāde, ievārīja maizi ar pienu, nekā Kinder King un visādi kāru. Tādu mūsu laikos, man nebija varbūt kāds, kurš tuvāk kaut kādai pilsētai dzīvoja, bija. Bet, tā arī ir tā bērnības garša. Medus maize vēl, Kā tu domā? Un tu pati zini, kā atšķiras vispār profesionāla pavara virtuvē mājās no parasta cilvēka virtuvē? Vai vispār atšķiras? Kā tev mājas? Man atšķirās. Ja? Jā. Kādas lietas? Ko tev tur profesionālas svāri vai visas fičas, nāži tur visur? Nē, nāži man patīk tā kā būtu arī profesionālā virtuvē. Profesionāli, jā. Nazis tas ir viens no svarīgākajiem, jo
jā, nazis ir vissvarīgākais īstenībā. Nu, vismaz man personīgi. Nazim ir jābūt tādam, kādu es viņu gribu. Katram viņš varbūt ir savādāks, bet Un tavs ir liels vai tāds, mans ir tāds vidējs, normāls un ass. Galvenais, lai ir ass, viegls, ērti turās rokā. Tas ir visgalvenais. Jā, un man mājās un darbā ir viens un tās pašas firmas naži, tādi abi ir taču vienādi. Bet mēs palēnām ejam ar to, ka, zini, ka tu teici darbā. Tad es sapratu, tu strādā. Strādāju, jā. Varbūt tu mums atvers to logu un pateiksi, kur tu esi, ko tu dari. Un varbūt tā uzvara, tā zeltaina pavarance kaut kādā iedvesmē tev iedeva to iespēju strādāt citā. Viņi atvēra citas iespējas, atvēra domāšanu arī plašāk, saprast, kas ir prioritātes, un tad saprast, kā tu vari prioritātes apvienot ar to, kas tev patīk. Nu, šobrīd varbūt tā ir ēdināšana, jau mēs runājam par ēdināšanu, jā, un par to arī stādājam. Un tad saprast, kā tu vari apvienot ēdināšanu ar visu pārējo, kas tev notiek. Man tā ir sanācis, kad es cenšos rūpēties par mūsu nākotni, un es baroju bērnus skolā. Wow. Es vadu skolas virtuvi. Wow. Bet tagad tavi top 3, kā tavs vakariņas sastāvētu ideālās no kādiem tur 3 kārtās. 1, 2, 3 un kompots varbūt. Nē, bet kompots no kā sastāvēt. Es pat nezinu, no kā sastāvēt. Man garšo salāti. Svaigi lapu salāti. Tie varbūt jebkādi rukoli vai parastie vai kaut kas tāds svaigs. Jūras veltes. Es neteikšu, ka es gan katru vakaru viņu cēdu, protams, bet var arī būt kaut kāda svaiga gaļiņa uzcepta, pat nevajag tur steikus, vienkārši nogriež, apcep un gatavs. Bet tā uz salātiem vairāk, jo tās ikdienas skriešana mūsdienās, nezinu, varbūt kā citiem, bet man tā ir ļoti liela steiga, ka pat īsti līdz tām vakariņām es nemaz tā netieku, kā es varbūt gribētu. Jā, tomēr tev ir arī ģimene, bērni. Jā, ģimene, bērni, un man ir... Cik bērni ir? 2. 2? Jā. Cik veci? 9 un tūliņi būs 8. Tad tāds ir, Jā. tu. Ļoti tuvu. Puikas, meitenes? Abi puikas? Jā, meita ir 1. un dēls ir 2. Tad ir super. Jā, man arī puika un meita. Tā rutīna. Tu novēlētu viņiem pavārt profesiju? Es novēlētu, ja viņi paši to grib, nekādā uzspiešanas kārtā, nē. Tas, kas ir viņu ceļš, ko viņi paši ir izdomājuši, lai iet, bet meita jau man saka, es būšu šefpavārs. Jā, super. Jo viņa, labprāt pieslēdz, kad ir tas brīvais laiks kaut ko darīt vai brīvdienās taisīt ēst, tad labprāt viņa grib. Varbūt varētu vairāk to laika, bet nav tā laika, jo mēs arī dzīvojam tomēr privāti mājā un ir āras darbi un visādi darbi un skola. Ziemā, ja sniegs nav, tajā nav tik traki. Ir 2 bērni, kuros ir nākotnē jāiegulda un ir visādi treniņi un viss kaut kas, kur ir jāizvadā un tā diena ir pa īsu. Kā tur bija? Dzīve ir gara, mūžs ir īs, vai kā tā? Apmēram no tās sērijas. Varbūt tas ir atkal tāds mans personiskais, kā es to dzīvi sev esmu pakārtojus, bet man sanāk tāda diezgan liela skriešana. Pašai hobiji kādi? Hobiji man ir puķis. Tas nekad nav mainījies. Nē, puķis mājā, dārzā, Jā. puķis? Jā. Man tas ir hobijs, jo vispārīgi kāpēc es sāku mācīties par pavāru. Ne jau tāpēc, ka tas bija mans beigais mūža sapnis. Tas bija patiešām ļoti, ļoti netīši. Ļoti netīši, jo vienkārši pēc pamatskolas vajadzēja iet mācīties tālāk, un es gribēju būt florists. Un es aizgāju uz bulduriem, uz floristiem, bet tur pēc pamatskolas neņem. Vajag vidusskolu. Es domāju, es vienkārši vidusskolu nemācīšos. Man vajag profesiju. Tur paskatījos, ko piedāvā no 4 profesijām. Nevienu neuzrunā. Labi, būšu pavārs. Iesniedzu un viss gatavs. Lai cik tas tā smieklīgi neizklausītos, tā arī bija. Līdz ar to tie ziedi un vispārējais tā ir tāda sirdslieta, kur var nomierināties. Jo tas virtuves darbs, ja restorānā arī ir tāds pa nerviem sitošs. Bišķiņ tur, izturība. Izturību vajag nervus un visu pārējo, fiziski, morāli. Tad tā ir tā lieta, kur var atslēgties.
skolas virtuve, bet tur ir tik sarežģīgi. Bērni ir tādi viesi, kuriem nepatīk tik daudz produktus. Lūdzu, izstāsti, ko tu dari, ko viņiem ir. Jā, un kā tu vispār šito... Un cik porcijas, piemēram? Nu, vidēji 150. Katru dienu vidēji 150. Bērni ir mums no 1. klases līdz 9. Un tad tiešām viņi ir ļoti, ļoti grūti klienti. Viens grib to, viens grib šito, viens grib vēl nezinu ko, un tad tu mēģini kaut kādā garākā griezumā izdabāt visiem. Nu, tad tu uztais tā kā tas varētu, tad tur makarons ar sieru, tad tur makarons ar kotleti, tad tas negrib makarons, tas grib kuskusu. Un tad, nu, mēģina... Kuskusu? Jā, kuskus, bulgurs, tās ir lietas, ko es tā kā centos ieviest. Bieži nē, jo viņiem apnīk. Bet par retam tās ir lietas, ko mēs taisam. Vēl man nākošais plāns ir viņus iemācīt pie kvinojas. Bet tā kā mēs esam zem pašvaldības, man ir arī jārēķina budžets un vispārējais, un kvinoja ir diezgan tāds dārgs produkts. Es tā ļoti nevaru, bet es lēnām uz to mērķi eju, ka mēs varētu kādreiz pamēģināt, pastīties, ko jaunieši par to saka. Jo man īsti nepatīk, ka jaunieši ēd tikai burgers un frī. Es neesmu pret, bet visam jābūt ir ar mēru. Tāpēc kvidoju arī vajag kādreiz pagaršot. Bet numur 1 ēdienas. Es domāju, tomēr kaut kādi nageti vai... Nē, makaroni ar sieru. Makaroni ar sieru un saļanka. Un tāpat arī taviem bērniem varbūt. Jā. Nu, Vienam viens, otram otrs, bet jā, tās ir top ēdienas. Tavs kaut kāds, nezinu, iespējams bagātākais gardēšu ceļojums ir kādreiz dzīvē bijis Latvijā vai ārpus valsts? Nē, man ir bijis Latvijā. Tas bija īstenībā ļoti foršs pasākums. Es, kad strādāju viesnīcā Monika uz Elizabetes ielas, nezinu, vai tāda ir, bet man liekas, kad ir. Tur īpašnieki bija, tajā laikā bija lietuviešu pāris, varētu teikt tādu, vīrs ar sievu. Un viņi bija norganizējuši, lai mums rastu kaut kādas jaunas domas un paskatītos, kas notiek pie citiem. Mums vakariņas pa vairākiem Rīgas restorāniem. Labākajiem Rīgas restorāniem tajā laikā. Jā, un tas bija diezgan forši. Vienā vakarā? Nē, mēs gājām kaut kādus veselu nedēļu, ja nemaldos, 5 vakarus. Uz viena, uz otru, ne jau rindas kārtībā. Vienu dienu tajā, vienu dienu tajā. Bet tā nedēļa bija tā kā gardēža nedēļa? Jā, jo tur bija arī no Lietuvas kolēģi, viņiem tur arī ir viesnīca un šefpavārs, un mēs visi kopā gājām tā izzināt, kas ir tajā. Jā, super. Un kas uzvarēja tajā pirms centiem? Es pat nevarētu teikt, kas uzvarēja. Visur bija forši, bet es nezinu, kāpēc. Man ir atmiņā kaļķu vārdi. Es nemāku pateikt, kāpēc, bet tos es atceros vislabāk. Es pat atceros to galdu, to ēdienu aptuveni. Kas bija pēdiens? Cik kārtās jūs ēdāt? Kaut kādās 3 vai 4, bet man bail, kad es atkal nenojaucu, jo vienā vietā bija, gribētu teikt, bet kad steiks, kuru tu cep pats uz akmens. Jā, uz akmens, tas bija. Man liekas, ka tur, bet varbūt tiešām man ir sajukuši, un tur bija mazas maizītes un zaļuma sviests. Tajā laikā tas bija tā, es atceros, bija pelēks galdauts, apaļš, bērzu sulas bija komplementā ar kaut ko tāds foršs. Es atzīšos tev vienā lietā, ko es nekad mūžā nevienam nav stāstījis, ja? Pirmā pieredze man tādā ekskluzīvā restorānā, tie arī bija kaļķu vārti, ja, kad es biju atbraucis tur pie Čoma ciemos, un kaut kā gribējām ēst, tā ieiesim paēst, nezinu, kaut kādā mistiskā veidā. Un es, protams, nauda jau tajā laikā bija tik, cik bija, un es to ēdienu kartu šķirstu, vēl bija latos tur, ja. Es kā tagad atceros, ja kaut kādi 7 lati bija zupa, tas bija kosmos, ja. Un tur no ēdiena ar tur kaut kādi 15 lati, 12. Un es paņēmu, protams, izšķirst turp apakaļ. Es jau redzu, Viesmīls tā jocīgi skatās uz manīm. Es paņēmu, kā tagad, sēņu, trifeļu zupu. Un es viņu paēdu. Viesmīls man pajautā, pietika? Es saku, jā, šodien daudz negribu. Tā kā man tā bija pieredze ar kaļķu vārtiem tajā laikā. Tagad es varu tā drošāku sirdi iet kaļķu vārtos iekšā. Bet tas arī no viens no tādiem ilgspēlējošiem restorāniem tirgu. Bišķiņ lokāciju, tu zini, viņi ir mainījuši Vecrīgā. Bet joprojām kaļķu vārti ir kaļķu vārti. Kā tu domā, kā restorāni Latvijā pēc 20 gadiem izskatīsies?
Es gribēju teikt, ka pats restorāns īsti nemaz arī pa 20 gadiem jau nav mainījies. Tikai tā iekšā tur tas kodols varbūt mainās, jo cilvēki, klienti, kas nāk, viņi jau sagaida, nu jau pat es nezinu ko. Jo tā ēdināšana tieši restorānos jau ir tādos kosmosos, kad tur ir jābūt tādam šefpavāram, kas var izdomāt, lai piesaistītu, un tas, man liekas, iet tādiem lieliem soļiem uz priekšu, ka padomā, tu saki trifeļu zupēdi. Tagad tāda trifeļu zupa, nu, jā. Viens īpaši nenāktu viņai. Ne jau tāpēc, ka viņa nav garšīga vai kas, bet ar to tu nepiesaistīsi to klientu. Tagad, ja tu tur teiktu trifeļu zupu mākonīti ar saules stariņiem, tad vēl var būt. Nu, tas, kā mēs to pasniedzam, gan arī vizuāli, nu, garša nu, kāda produktiem ir tāda jau, nu, viņi ir, bet, nu, var ar kaut ko varbūt uzlabot. Bet jā, tā pasniegšanas tehnika un kultūra un varbūt ar kaut kādu, negribu teikt šovu, bet nu, kaut ko tādu. Tas ir tas, kas iet uz priekšu un tas cilvēks uzrunā, jo viņa grib tad nākt un... Atmiņā, lai paliek tas tas restorāns. Jau vairāk ir arī ar acīm baudāms un ne tikai vēderiņam, bet arī jau skatāms. Jo man kaut kā šķiet, ka ļoti daudz varās burgeri, kebabi, visi tie food trucki, nu ir tā kaut kā tas junk foods mums arī ir atnācis, ir apstamies tās mājas, ja pabraukājam pa pasauli, riņķī, nu tās mājas cilvēki, nu kā tu skaties, nav bišķi jau pat daudz, kā Jūrmalā ir. Ir, man tas fast food vispārīgi savā ziņā. Es nesaku, ka es viņu nekad neizmantoju, gadās reizes, ka es viņu izmantoju, bet viņš varētu būt arī mazāk. Jo, ja sevišķi jaunai paaudzei, kas ir jaunieši, viņus uzrunā tas. Un es nezinu, vai jaunieši tik daudz varbūt gribētu vai staigā pa restorāniem, kā varbūt varētu. Viņiem pat nav interesi, viņam ir ātri ieskriet nopirkt kaut kādu burgeru un mājās viss. Negribas ne iziet sabiedrībā, ne ar draugiem, nu... Nevajag jau arī tur, nezinu, pa 10 kārtām un uz 100 eiro. Nu, var jau arī tieši iziet, atnāk paēst vienu ēdienu, nu, plus mīnus no piesnieka jau varētu pietikt. Tā pasēt. Tādā variantā, 50 ēšana no vienam. Kā vispār tev ar dietu un ar cukuru un, nu, zini, ka pavaram ir ļoti liela problēma. Mēs visu laiku karšojam, edam. Kā tev izdevās? Man nav tāda problēma. Izskaties, cik labi. Nē, man ir ko tu man Dieva dots dievums. Tu sports? Nē, man nav tādas problēmas. Vienkārši piedodiet, mīļie cilvēki, bet man tādas problēmas nav. Vienkārši nav. Es varu ēst. Ko es gribu, kad es gribu un cik es gribu. Wow. Ir, protams, kad ir reizes, protams, kad ir mazkustīgāks, nu, ziemā pieņemsim. Tad es jūtu, man ir savs svars, kuram es pieturās gadiem, viens svars, tad es jūtu uzkāp, nu, tur pār kilogramu, bet es nestraucos. Atnāks vasara nometīs. Un tā arī man ir viens svars. Bet ir tas moments, ka tev kaut ko grūti darīt, un kā tu sevi motivēji, lai to izdarītu, tādu darbu vai nezinu? Es domāju, kas būs pēc tam. Tad, kad to grūto darbu, es izdarīšu grūtu darbu, un pēc tam tur, es pat nezinu, atvaļinājums, spīd vai brīvdienas vai ceļojums vai vienalga izdarot to, pārējot tam pāri. Līdz ar to es arī to motivēju. Tas ir jāizdara un viss. Jo, ja to neizdarīsi, vai tas tāpat būs jāizdara. Tas tāpat būs jāizdara. Kāds tavs lielākais kurios? Ir kaut kāds virtuvē bijis, vai kad tu praksē gāji, tu esi varbūt kaut kā cauri iznest, tad tur, nezinu, makarons, citi pūta vai ar katlu augsto gaisu nes ārā no kameras, visādi tur bija dzesējuši virtuvi. Ja pavisam tā godīgi, man atmiņā viens ir, tā bija man pati pirmā darba vieta restorānā. Tas izklausīsies gan smieklīgi. Bet mēs jau tā arī pasmieties atnākam, nevar jau visu laiku. Man šefpavārs tajā brīdī bija Aleksandrs. Jā. Mēs strādājām, Jūrmalā bija tāds akvarijus Bulduros. Jā, atceros. Tā bija man pirmā darba vieta, kur es aizgāju, viņš man tā kā virtuvu šefpavārs paņēma darbā. Man, protams, rokas kājas trīcēja, viss man trīcēja, un bija atkal jaunais vilnis, kur ir daudz pasūtījumu un jāstrādā. Vajadzēja cept foie gras. Es kāpēc?
Es to foie ar visu to iesaiņojumu un visu to foliju, nu, viņš smuki iesaiņots. Jā, viņš ir tajā, vakumā, ar un klēvi, apakšā ar foliju. folija tāda, jā. Nezinu, kāpēc es viņu iebāzu mikrenē. Nu, protams, tur viss sāka zibeņot, un vēl kaut kas izvilka ārā. Viņš man saka, vestu viņu uz 10. leduskapi. Tur, leduskapiem numuriņi ir. Es meklēju pa 2 stāviem 10. leduskapi, histērijā, raudu, nesaprotu. Es viņam saku, es nevaru atrast to 10. leduskapi. Viņš uz mani skatās, smējās. Viņš saka, tā ir miskaste. Es saku, bija jāizmet miskaste. Nu jā, ja foie ieliek mikrinē, tad tur ar viņu... Nu, kaut gan pastēt kaut kādu vēl noteikti var jā, bet tās uztaisīt. man bija pirmās dienas, un es vispār nesapratu, un ne pat es sapratu, ko to foie ne to vērtību, neko no tā visu var uztaisīt. Tas ir ļoti dārgs produkts. Jā, un es saprotu, ka es esmu savārījusi nepatikšanas ar visu to lielo gabaliņu. Tagad miskastē. 10. ledus. Šitas nebija. Nē, nu viņam jau Vincents skola, tas jau man tā liekas, tur vesela paudze izaug. Un tas, jā, paldies Rītiņa kungam, kurš tagad cep un vāra, jā, uz citas planētas. Bet jā, nu tomēr ļoti lielu pavāru plejādu viņš ir izskolojis un izaudzinājis Latvijā. Ko tu novēlētu, teiksim, jaunais pavārs, kas skatās, kāpēc ir jāpiedalās konkursā pavāri? Latvijas gada pavārs. Tāpēc, ka tas atver acis uz citu pasauli. Ne tikai saistībā ar ēdināšanu, bet vispār tu saproti, ka tu vari, vēl dodies tev izdodās, ka tu esi izdarījis to, un tas ir ļoti, ļoti liels gandarījums. Pat piedalīties ir gandarījums, jo tā visa atmosfēra, viss, kas notiek, tā burzma, stress, darīšana, pēc tam iznākums, tas ir tādas emocijas, to tā es nevaru aprakstīt. Tas vienkārši ir katram jāizdzīvo un nevajag pat iespringt uz to, ka tur varētu kaut kas nesanākt vai nevinnēt, jo tas nav pats svarīgākais. Svarīgākais ir piedalīties un izjust to visu savus ādas. Jo tas ir tāds... Man pat saskries kudriņas pēc 3 gadiem. Redz, vai kādā konkursā vēl startēt, tur jau vecam ierobežojums nav. Nav gan, jā. Vesels process, kuram vienkārši ir jāiziet cauri, jo tas ir forši. Jā, tā kā nevajag baidīties, sīkāk informācija www.chef.lv mājaslapā, piesakamies, neatliekam visus pēdējo brīdi, jā, galvenais, jo mēs jau zinām, ka katru gadu ir tas konkurss, tu jau vari sākt oktobrī gatavoties uz nākošā gada konkursu, un zin kā, tās jau viss ir atrunas tikai, kad nav laika, vajag gribēt, jā, noteikti. Ja kāds gatavojās konkursam, piemēram, skatās, viņam pietrūksta, būtu gatavi arī palīdzēt. Viņam kaut ko ja tas, ko es varu palīdzēt, viņam palīdzētu, tad jā. Jā, tu būtu gatavi arī ziedot savu laiku, jo citiem varbūt, jā, viņi ir gribēšana, bet nav kaut kāds atbalsts, jā, jo, man liekas, tas atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, jo varbūt viņam tajā brīdī liekas, ka viņam varbūt nesanāk vai vēl kaut kas, un ir vajadzīgs tāds mazs, varbūt sitieniņš vai pastumšana, ka tev sanāks, saņemies, un citiem tas varbūt pietrūks tāds lūdzuma punkts, un jā. Tas būtu tas, ko es varētu vēl ieguldīt. Tas ir labi. Tad, ja kāds jaunais censoņš skatās, viņam trūks atbalsts morāls, tad vai kādas idejas noteikti, Terēze, ir liela pieredze un padoms ir, ko var izdarīt.